Mobilo telefonu ražotāji lieliski apzinās, ka lielākā daļa cilvēku labprāt tīko iegūt telefonu ar labu fotokameru. Tāpēc paralēli daudziem megapikseļiem jau mums ir darīšana arī ar labākām zibspuldzēm, dažādiem sensoriem un plašām iestatījuma iespējām. Taču ierobežoto izmēru dēļ optika un kameras sensors pagaidām joprojām vēl nespēja būt vienā līmenī ar īstenu digitālo fotokameru. Taču progress pāris pēdējo gadu laikā bijis izcils strauji, un cilvēkiem, kas nav piekasīgi perfekcionisti, ar fototelefonu uzņemtās bildes būs gana labas ģimenes atmiņu albumam. Kas arī būtiskākais plus šīm fotokamerām, ka mums uzreiz ir pieejams iespējas iegūt attēlu, kaut kur nosūtīt, ievietot tīmekli, ielikt kaut kādā blogā. Šajā ziņā tas ir tieši tas, varbūt, ko mēs gaidām, šī fotografēšanas iespējas apvienojums ar iespēju sasaistīties uzreiz ar globālo tīmekli, kurā mūsdienās notiek lielākā daļa saziņas. Šodien iepazīsimies ar 4 fototelefonu kategorijas pārstāvjiem, 2 no Eiropas un 2 no Korejas. Īsi un lakoniski ķeramies pie pirmā – Sony Ericsson C905, paliels, bet parocīgs aparāts, kas savu gumijoto korpusu materiālu dēļ ļoti labi jūtas plaukstā. Arī pogas parocīgas un ērtas, viegli spiežamas. Kamera ieslēdzas līdz ko atbīdām vāciņi, kas pasargā objektīvu no skrāpējumiem un netīrumiem. Ja tā varētu teikt, šī ir tipiska fotokamera, kas iebūvēta mobilajā telefonā. Šīs fotokameras, viņas ir atšķirīgs no parastiem fotokamerām ar to, ka viņā šīs vadības funkcijas, uz ekrāna tās ikoniņas, viņas ir izvietotas savādāk. Man patīk, ja es paņemtu telefonu un es redzētu apmēram to pašu, ko es redzu parastajā fotokamerā, bet šeit tā nav. Šeit ir, protams, atkal Ericsson stilā, Ericsson mobīlo telefonu fotokameras stilā. Ja, gar malu tur ir ikoniņas, teiksim, šī te smukā lielā virziena poga, kad ieslēdz fotokameru, viņa iedegās atbilstošās fotokameras funkcijas, tur zivspuldze, timeris, viss pārējais. Bet joprojām tā lietošana tomēr ir mobīlā telefona fotokameras lietošana. Tas nav kā īsts fotoaparāts. Ļoti vērtīgi, ka šajā telefonā ir laba ksenona zibspuldze, kas lieti nodara bildēšanai tumšā vidē. Telefonam ir arī kāds spītīgi ievērots mīnus, kas ir sastopams virknē Sony Ericsson telefonu. Lādētāju un austiņu pieslēgvieta telefona sānā. Ja mēs piespraužam viņu klāt un ieliekam kabatā, lai klausītos mūziku, tad, ja kāds mums zvana, tas ķersies mums, jo mēs esam pieraduši, ka mēs no sāna ņemam un šo telefonu rokās, un tas maisīsies. Tālāk ķersimies pie viena no korejiešiem – Samsung. Telefons paliels, bet visai parocīgs un ar izcilu atbīdīšanās mehānismu. Šis ir vienīgais telefons no šī četrnieka, kuram ir automātiskais objektīva aizvērtnis. Ja aktivizējam vai izslēdzam kameru, lēcas aizsargs pats atveras vai aizveras. Samsung fotokameras, es pat teiktu, ka pluss ir tas, ka viņai pamata variantā ir pieejams tikai pašas pamata attēlu fotografēšanas procesa kontrolas iespējas. Tā ir zibspuldze, autofokus kontrole, timeris, ja mēs gribam sevi nobildēt, un ekspozīcijas kompensācija. Ja? Par to mēs saucam iespēju mainīt fotoaparātu izvēlēto uzstādījumu attēlu gaišumu. Cik ilgi šīs sensors tiek izgaismots. Mums sanāk bildi pa gaišu, varbūt fotoaparāts kaut ko nepareizi izmērījis ir. Es viņam pasakām, ka man nepatīk, vajag bišķi tumšāk. Nav problēma, šeit tas ļoti ātri pieejams. Savukārt citas iespējas ir ieraktas iekšā izvēlnē. Jānospiež podziņā, šī te mums atverās iespējas, un tad mēs varam pa izvēlni staigāt, un tam mums tur visas pārējās fotografēšanas iespējas. Fotoaparāts kā fotoaparāts, viņam foršs liels ekrāns. Varbūt telpās, kuras sliktās apgaismojas, viņš drusciņi bremzēts ekrāns. Tam ekrānam interesanti, ja mēs ātri kustinām fotoaparātu, tā bilde ekrānā šūpojās. Viņa nepārlasās visu momentā, viņa pārlasās sākot no augšas uz leju. Nākamais mūsu apskata dalībnieks – Nokia 6220 Classic. Izmēru ziņā kompaktākais aparāts ar vismazāko ekrānu. Dizaina kvalitāte visai diskutabla. Starp lēto galu un dārgāko galu, ja uzskatītu to 6. sēriju par biznesa klases tālruniem, tad viņš izskatās pārāk lēti. Salīdzinoši ar citām markām, citām firmām. Dizains ir lakonisks, plūstošas līnijas, tastatūra ir vienkārša, un ja tu esi pieradis pie Nokias tālruniem, tad ir vienkārši pārslēgties uz citu modeli, viņš ir baigi līdzīgs iepriekšējiem tavam Nokias mīļākam modelim. Nokia 6220 Classic ir vienīgais no šī testa dalībniekiem, kuram ir 5, nevis 8 megapikseļu fotokamera. Savukārt pašā telefonā iekšā tās iespējas ir samērā plašas. Mēs redzam šo tipisko mobilo telefonu fotokameras interfeisu, saskarni, kā to latviski pieņems saukt. Tad šeit gar maliņu labajā pusē ir galvenās fotografēšanas funkcijas. Tas, kas Samsung gadījumā mums bija jāspiež uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi.
kā tas patiesībā arī ir biežāk fotokamerās sastopams. Šeit mēs uz augšu uz leju braukājam. Šis telefons ir viens no retajiem, kas var lepoties ar Xenona zipspuldzi. Lai arī fototelefoni ir aktuāli jau vismaz 4-5 gadus, ar Xenona zipspuldzi aprīkot aparātu skaits joprojām ir proporcionāli niecīgs. Un, ja mēs tā vienkāršāk izsakamies, tad nepietiekams redzamības apstākļos, tas varētu būt kāda pievakara vai vispār tumša telpa. Ar šo fotoaparātu bildētā bilde, tad, kad viņi ir iznākusi, ka mēs viņu esam ielaiduši datorā, mēs patiešām redzēsim, kas tur ir nofotografēts. Un tas, es domāju, ka ir šī telefona lielākais arī pluss, jo citādās funkcijās viņš zvana, raksta īsziņas un ir tādas lietas. Telefona mīnus, kas laikam arī ir vienīgais, bet to kompensē cena, ir telefona uzbūves kvalitāte un izmantotie materiāli korpusā, kas ir, rokās viņu turot, jūtams ir, kad ir kaut kas lēts, tas nav kāds dārgs materiāls. Visbeidzot arī pēdējais šī testa dalībnieks LG KC910 Renoir, kura pamanāmākās īpašības ir lielais ekrāns un parasto ciparpogu neesamība. Pagriežot viņu no otras puses, viņš izskatās pilnīgi tā kā fotoaparāts. Un, tur ir tāda, divas maskas, viena ir fotoaparāts tev, jo pilnīgi līdzīgs izskatās vienkāršais fotoaparāts no LG. Un tad pagriežot uz otru pusi, tev izskatās bez maz vai paši zinat, kas. LG mums ir izcils ar to, ka viņam ir skārienjutīgais ekrāns. Viņš droši vien viens no slavena iPhone sekotājiem. Šodien kā reiz turēju rokā arī iPhone, man šis telefons patīk labāk, bet viņš ir drusciņ mazāks. Viņš labāk ieguļ rokā, iPhone ir baigi plats. Šajā telefonā fotokamera ir, man ļoti patīk vismaz viņa. Viņa no visiem šiem 4 telefoniem vairāk līdzinās parastai fotokamerai. Arī, mēs malā redzam, cik mēs attēlus varam uzņemt un visādas režīma indikācijas. Tas ir jau tā, kaut kā stipri pierastāk. Bet šajā gadījumā es ļoti ticu, ka šīs daudzās ikonas ir nodeva tam, ka šis ekrāns ir skārienjutīgs. Jo tas ir viņam liels plus arī, ka mēs varam uz jebkuras ikonas uz ekrāna mēs varam uzklikšķināt un kaut kam piekļūt, kaut ko izmainīt. Tā kā telefonam ir arī pāris fiziskās pogas, tad telefona sakaru lietošana ir daudz ērtāka un intuitīvāka. Pie mīnusiem varētu minēt līdzdoto irbuli, kuram telefona korpusā vieta nav atradusies. To jāsen atsevišķi pie telefona. Lūk, īsumā ar 4 fototelefoniem esam iepazinušies. Mēģināsim savilkt tādu kā kopsaucēju. Primārais, ko jāsaprot, bilde pamatā vienalga vienmēr būs atkarīga no fotografa prasmēm, un tikai tad nāk fotografijas tehniskās kvalitātes rādītāji. No šiem fototelefoniem neviens nav ideāls, bet nav arī neveiksmnieks. Katram ir savi plusi un mīnusi. Taču mēs secinājām, ka korejieši tomēr ir priekšā ar lielākiem ekrāniem, ērtāku kadrēšanu, vieglākām iespējām kontrolēt kameras parametrus. Kopumā, ja mēs runājam par fotografiju kvalitāti, par visiem telefoniem, tad, progress ir, bet pasaule nav mainījusies un brīnumus gaidīt nevajadzētu. Mēs varam, normāli fotografēt, uzņemt pietiekami labas kvalitātes fotogrāfijas, ko ievietot internetā, pat ģimenes albumā, bet īsti fotoaparāti šie mobīlē telefoni joprojām neaizvietos. Tāpēc ka šīs fotokameras tomēr joprojām ir kompromiss, ņemot vērā, ka vietiņas tur ir maz, un telefonam jāmaksā saprātīgi, nevis kā telefonam plus fotokamerai. Bet no otras puses, atgriežoties pie sākumā teiktā, tā kā bildē joprojām svarīgākais ir saturs, nevis tā bildes kvalitāte, tad mums būtu tikai jāpriecājas par to, ka mobilais telefonos fotokameras,